Armija. Kā man šis temats nepatīk? Gan dzirdēt, gan pašam klausīties, gan runāt. Bet jā, mani arī izsauca armijā. Tas jau bija, kur to laiku apakaļ. Bet jā, tāda lieta bija. Es apvaicājos saviem traukiem, vai viņus neiesaukšu armijā. Viņi nebija. Un jā, bija jāuztais visādi ārstiem un viss tā. Un jā, es nezinu, kā ir, kad tu iet to tev 3 mēnešus trenēšanās. Un tad tu pats vari izlemt, vai tu gribi to, vai tu negribi. Bet 3 mēnešu apakāta armija ir. Un jā. Es nezinu, kas kā, bet es neizskaitu, tur bija 13 ārsti, kas cirta, redzēju, ķirurgu un visi tie. Un jā, bet ja jums ir skatījumā, es gribu pateikt ar šito video, ja jums skatījumā ir satraukums, ja jūs skatījumā domājat, ka jūs nevarat vai kaut kas tāds, nosraucties. Pie ārstiem jūs droši aizejiet. Un ja jums ir kāda slimība vai kaut kas tāds, lūdzu viņu pakaitām neārstēt, lūdzu. Ja jūs negribat armijā iekļūt. Es zinu, ka tagad varbūt viss domās, vai tu baitos vai kaut kas tāds. Nē. Bet karš ir karš. Nevar zināt, kur tev pēc tam aizsūtīs. Varbūt tev uz Ukrainu aizsūtīs. Varbūt kaut kur citur. Tu neko neseni. Vienkārši še aizej ārsts un viss. Tev neko nepaskaidro. Tev vienkārši apakāta potēšanas pasta, IT iepaņem un viss tā. Bet IT tikai vajadzīgs jums pie zobārsta. Es to nesapratu. Un jā. Ko es varu jums vēl pastāstīt? Tas ir ļoti svarīgi tautai. Ja jūs gribat aizstāvēt tautu vai kaut kas tāds droši, es jums neaizslēdzu. Droši varētu iet armijā un darīt saimnieku ko. Bet, jā, tie, kas negrib un kam ir ārsti jāiziet, lūdzu neuztraucieties. Būs viss labi. Un jā. Paldies, ka skatījāties šo video klipu. Tiekamies jau nākošā video klipā. Un atā!